Sveicināti! Šajā video apskatīsim uzdevumu ķermeņa svars vertikālā kustībā ar pātrinājumu. Un vispirms iepazīsimies ar situāciju. Tātad mums ir divi ķermeņi, kuru masas ir mazais M un lielais M, un šie ķermeņi ir sasaistīti ar auklu kopā un pārvietojas vertikālā virzienā. Viņi var pārvietoties lejup, tad ir L-burts, apzīmēts virziens, viņi var pārvietoties arī uz augšup, tad šajā vietā būs burtiņš augšup. Uz ķermeni, kura masa ir mazais M, darbojas spēks F, tas ir apzīmēts ar lielo burtu F. Ķermeņi pārvietojas augšup vai lejup, kā jau es minēju, un auklas sastiepuma spēks ir apzīmēts ar Fs. Pirmā ķermeņa svars ir P1, ar rozā pultiņu uz leju, un otrā ķermeņa svars ir P2. Tad svars ir spēks, ar kādu ķermenis spiež uz virsmu vai šajā gadījumā nostiepj auklu, kas ir tātad uz augšu vērsta. Un tabulā mums gan F, gan sastiepuma spēks, Fs, gan arī svars P1 un P2 ir doti kā moduļi. Tātad arī to zīmi var būt pretēji izrēķinot uz mīnus zīmi, bet var arī nebūt varbūt pozitīvi skaitļi, bet katrā gadījumā tabulā mums parādās tikai pozitīvi skaitļi. Nu, lūk, kā taču uzdevumu atrisināt? Paskatīsimies vispirms, kas mums te notiek. Pēc, piemēram, 3. Ņūtona likuma mēs redzam, ka tātad ar kādu spēku, šajā gadījumā svaru ķermenis spiež uz leju, ar tādu arī ķermenis attiecīgi sastiepj auklu. Tad šajā gadījumā šim konkrēti ķermenim ar lielo M var redzēt, ka svars P2 būs tikpat liels, cik sastiepuma spēks auklas, jo aukla taču nepārplīst, tad šie spēki ir vienādi pēc 3. Ņūtona likuma. Tātad pirmā darbība, svars P2 ir vienāds ar sastiepuma spēku, un šai gadījumā tātad P2 ir 20 ņūtoni, tad sastiepuma spēku mēs arī uzreiz jau varējām iegūt tādā veidā, un tie ir 20 ņūtoni. Tas ir pēc 3. Ņūtona likuma. Darbībai tikpat liela pretdarbība. Labi, otrā darbība. Tātad skatāmies, kas mums tagad ir ar to svaru P1. P1 tātad ir vērsts lejup, un arī ķermenis pārvietojas lejup. Tātad svara formula ir vispārīgi. Svars ir vienāds ar masa reiz pātrinājums. Tātad masa, mēs tad pirmajam ķermenim, viņa masa ir mazais M, un pātrinājums, tad ir vēl papildus pātrinājums brīvās krišanas pātrinājumam, turklāt kustība notiek uz leju. Tas nozīmē, ka ķermenis ir, tā teikt, nedaudz varbūt vieglāks kļuvis. Iedomāsimies lifta kustību uzsākot lejup, svars samazinās. Tātad mēs no brīvās krišanas pātrinājuma vērtības atņemam pātrinājumu, jo kustība ir lejup. L. Ja gadījumā tev ir kustība augšup, tad tāds neliels špikeris, ja kustība ir lejup, tad mums ir G mīnus A. Ja kustība ir augšup, tad mums šajā te konkrētajā vietā masa jāpareizina ar G plus A. Šāds mazs špikerītis var noderēt sastādot šo vienādojumu. Tā, bet izreiķināsim. Tad P1 56 ņūtoni ir vienāds masa, mazais M nav zināms. G pieņemsim aptuveni zemes virsmas tūmā 10 metri uz sekundes kvadrātu. Tad 10 mīnus 6. 56 ir 10 mīnus 6 ir 4, 4M, un tātad masa ir 56
dalīts ar 4. 14. 14 kilogrami. Tā. Mazais M 14 kilogrami. Labi, tas mums arī ir atrasts. Atliek vēl paskatīties, kas mums notiek ar otro ķermeni un viņas svaru. Tātad tieši pēc tās pašas formulas. Svars P2, tikai tagad mums P2 tātad ir attiecīgs svars ķermenim, kura masa ir lielais M reizinam ar G mīnus A, jo ķermenis viss krīt sasaistīts uz leju. Kļūst vieglāks, iedomājieties, kā liftā, ja, braucot uz leju. Mēs kļūstam vieglāki. Savukārt, ja lifts uzsāk kustību augšu, tad mūsu svars palielinās. Tā, nu tad saliksim skaitļus iekšā. P2 attiecīgi 20 ņūtoni. M lielais nav zināms. G aizvien tie paši 10 metri uz sekundes kvadrātu mīnus pātrinājums, kas ir 6. 20 ir vienāds, 4 lielais M un lielais M ir 20 dalīts ar 4, 5 kilogrami. To var arī galvā izreikināt, bet, protams, var arī izmantot kalkulatoru. Tātad lielais M 5 kilogrami. Tā, labi. Nu, un atliek mums atrast vēl arī šo te spēku F. Nu, un tad, kas tad mums te ir? Tātad mums ķermenis velk uz leju ar vienu svaru, ar otru svaru. Sastiepuma spēki abi divi ir vienādi, protams, gan uz leju, gan uz augšu. Aukla nepārplīst. Tātad viņi viens otru, teiksim tā, kompensē, un mēs viņu vispār varam neņemt vērā. Un sastādām kopspēka formulu. 4. darbība. Nu, pēc korektuma būtu tā. Tātad mums F spēks, tik jāizdomā, uz kuru pusi mums, teiksim, X-as ir. Pieņemsim, X-as virziens šāds. Nu, tātad kopspēks F ir vienāds. Nu, tad, ja vienāds, tad otrā pusē tas pats būtu. Un kas tam mums otrā pusē ir? Mums ir spēks P1, nu, jau pārnesam uz otru pusi, tad būs plus P1, tad P1, tad ir sastiepums spēks, plus sastiepums spēks, skatāmies otrs ķermeni, M lielais sastiepums spēks ir pretējs, tad mīnus sastiepums spēks, tāpēc viņi arī teicu pazūd, un mums vēl plus pārnesot uz otru pusi P2. Nu, sanāk tā, ka tas kopspēks F ir P1, jo šie pazūd, plus P2. Nu, un atliek salikt skaitļus. Tātad P1 56 ņūtoni plus P2 20 ņūtoni. Kopā mums ir 76 ņūtoni kopspēks. 76 ierakstam tabulā un uzdevums ir atrisināts. Paldies, ka skatījies!